Labdien! Valsts izglītības attīstības aģentūras tiešsaites seminārā 10. un 12. klašu dizains un tehnoloģiju skolotājiem un metodiķiem pašvaldībās. Un tātad, par ko tad mēs šodien seminārā tātad akcentus izrunāsim par to, ko tad mēs apgūstam mācību kursā, vidusskolas mācību kursā dizains un tehnoloģijas. Tālāk es esmu uzaicinājusi ar pieredzes stāstu kolēģi Anci, kura pastāstīs mums, kā notiek kahatona organizēšana, un tas varētu būt viens no veidiem, kā mēs aicinam kopā vidusskolas posmu skolēnus un aktualizējam savu mācību priekšmetu dizains un tehnoloģijas jautājumus. Pēc tam pie mums vecākais eksperts Mihails Korčevskis izstāstīs par to, kas ir jāzina saistībā ar eksāmenu, un Evija pēc tam Rīgas kultūras vidusskolas direktoras vietniece izglītības jomā un dizains tehnoloģiju skolotāja, tad arī šos te akcentus, kas mums vēl būtu jāatkārto pirms eksāmena un kas būtu svarīgi ņemt vērā, sagatavojot skolēnus eksāmenam. Bet tā kā sākums ir no manas puses, tad es mēģināšu pārslēgt tagad, vai man izdosies. Mihail, es tev lūkšu pārslēgt, es pagaidām. Jā. Tad es mēģināju arī vēlreiz pārskatīt tās aktuālās lietas, kas ir saistītas ar dizains un tehnoloģiju mācību kursu vidusskolā. Apkopojot datus, es zinu, ka šobrīd 107 vispārējās izglītības iestādes īsteno kursu dizains tehnoloģijas 1, 90 izglītības iestādēs tiek īstenots kurs dizains tehnoloģijas 2, kā rezultātā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem palielinās mācību iestāžu skaits, kuras izvēlas īstenot kursu dizains tehnoloģija 1. Ja es skatos par dizains tehnoloģija 2, tad kursu īstenotāju skaits ir apmēram tāds pats kā iepriekšējos gados. Tad ļoti aktuāli, kas man bija svarīgi vēl apskatīties, cik daudz izglītības iestādēs īsteno kursu digitālais dizains. Arī šis ir aktuāls kurs mums, lai īstenotu programmu dizains tehnoloģija 1 un dizains tehnoloģija 2. Un redzot šī kursa rezultātus, tātad tie ir 50 skolotāji Latvijā, kuri šādu mācību priekšmetu skolēniem tātad piedāvā, bet tas, kas varbūt ir atšķirīgs ir stundu skaits, kā mācību iestāde šo programmu īsteno. Ir iestādes, kurās tiek īstenotas 2 kontaktstundas digitālā dizaina stundā, ir iestādes ar 3 kontaktstundām un ir iestādes ar 4 kontaktstundām. Kā rezultātā, arī īstenojot šo te specializēto kursu, katrai skolai ir atšķirīgas tātad nianses, kas tiek īstenots atbilstoši piedāvātajai izglītības programmai. Ja mēs runājam par skolotājiem, tad šobrīd ir 149 skolotāji, kuri māca optimālo kursu, 96 skolotāji, kas māca padziļināto kursu dizains tehnoloģijas 2, un tad specializētajā kursā, kā jau es teicu, ir 50 skolotāji. Man no manas puses tad kas tad ir tas aktuālās lietas, ko es esmu atkārtojusi visos semināros un arī šī seminārā? Tad ir izstrādāts vispārējais izglītības standarts, kur mēs redzam tās lietas, kas vidusskolēnam ir jāzina, pabeidzot 12. klasi augstākajā līmenī, un kas ir jāzina tiem skolēniem, kas mācās šo te kursu optimālajā līmenī, tāpēc arī esmu pielikusi klāt programmas un arī šo te standartu. Ja kādam vēl ir vēlme izpētīs, tad jūs varat izpētīt un apskatīties šīs te kopīgās un atšķirīgās lietas varbūt. Nākošais dokuments, kas mums ir saistošs, ir tātad šie te pamatprincipi, kas mums ir jāņem vērā tāpat mācību programmas realizēšanā, ka tas ir sistemātiskums, tas ir tas, ka skolēni pirms katra pārbaudes darba un temata zina, ko tad viņi zina, ko viņi apgūs un kas būs tas sasniedzamais rezultāts beidzot tematu. Protams, tas ir izmantot pēc iespējas dažādākas metodikas un metodiskos paņēmienus, lai mēs mācītu šo te priekšmetu. Protams, mācību priekšmeta arī iekļaujošais princips, lai mēs pielāgotu mācību procesu skolēniem, ar kuriem mēs ikdienā strādājam, un, protams, objektivitātes princips, lai mēs objektīvi novērtētu katru skolēnu individuālo sniegumu pret konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem.
Un tātad par metodiskajiem materiāliem. Vairāk kārt es esmu saņēmusi jautājumus par metodiskajiem materiāliem, tad varu šobrīd teikt, ka mācību līdzekļi, kas ir pieejami, ir apkopoti šajā un nākamajā slaidā, kurus jūs varat izmantot savā ikdienas mācību procesā, un tie ir Start Design sākotnēji izstrādātie materiāli par dizaina domāšanu un par šiem te dizaina domāšanas posmiem. Jā, un vēl viens materiāls, kam es gribētu pievērst uzmanību, tad man ir saskrējuši drusku slaidi. Izskatās, bet par šo te konkrēti mēģināju apkopot, kas ir tās lietas, kas tad skolēniem padziļinātā un optimālā kursa apguves laikā ir jāapgūst saistībā ar digitālo produktu dizainu. Jo esmu saņēmusi arī vēstules no iestādēm, kad skolā šis te kursa īstenošanas laikā mēs pazaudējam šīs te digitālā dizaina tēmas, tad arī mēģināju salikt, tad izmantojot mākslīgā intelekta rīka palīdzību, tātad šīs te akcentus, kas jums ir jāņem vērā, ja jūs tad īstenot kursu dizains un tehnoloģija vidusskolas posmā. Jā, par mācību materiāliem. Tātad atbalstošais metodiskais materiāls noteikti jums visiem ir zināms, kas ir izveidots sadarbībā ar Start IT. Tātad šie ir metodiskie materiāli pret katru dizaina virzienu un metodiskais materiāls skolotājiem, tātad stundu paraugi, plāni, ko jūs varat arī izmantot savā ikdienas darba procesā. Jā. Un tātad tas, kas ir jaunākais, kas mums ir pieejams, tātad tas ir šie te digitālie metodiskie materiāli saistībā ar dizains tehnoloģija kursa apguvi, kas ir tulkoti sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas universitātes pasniedzējiem, tātad, ko mēs tātad izmantojam padziļinātā kursa apguve, bet pēc savas pieredzes es arī izmantoju optimālā kursa apguve, un jau sākot ar 10. klasi ir temati par materiālu mācību, par konkrētām posmiem dizaina domāšanas, kad es skolēniem jau aktualizēju šo te mācību kursu un arī aicinu jau izpētīt, lasīt, izprast tekstu un mēģināt atrast tās lietas, kas mums ir nepieciešamas. Un tad sadaļai, kas ir saistīts ar biznesa plāna izstrādi, tad ir arī digitālais materiāls. Un šos te materiālus jūs varat atrast Rīgas biznesa skolas šeit te izstrādātajām materiālām. Zem sadaļas grāmatas, tad ir pieejami šie te materiāli. Un tātad, ja mēs runājam par kursu dizains un tehnoloģijas, tad es no savas puses gribētu vēl aktualizēt šo te projekta darbs ar iespēju, ko vidusskolēns izstrādāt individuālo projektu, kam mums ir paredzētas 70 mācību stundas, tad mēs varam strādāt pie jaunrades darba dizaina risinājums, kā rezultātā skolēns iziet cauri, tad paralēli mācību procesam vidusskolas padziļinātā kursā arī izstrādā savu individuālo projektu, un caur viņu tad arī var iziet praktiski to, ko mēs teorētiski apgūstam. Tā, jā, un tad, protams, ļoti svarīga ir sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem. Manā gadījumā tā ir digitālā dizaina skolotāja, uzņēmējdarbības pamatu skolotāja un publiskās runas skolotāja, kur mēs kopīgi, ejot cauri šim te kursam projekta darbs dizaina risinājums, sadarbībā veidojam digitālo dienas grāmatu, izstrādājam šos te tematus, un atbilstoši skolēns, veidojot digitālo portfolio visās stundās, tematos apgūtās lietas var tad vienotā dokumentā arī apkopot, pēc tam prezentēt un rādīt un stāstīt, kas tad mācību gadā mums kopā ir izdevies ko paveikt. Tad vēlreiz gribu atgādināt tiem, kas arī vēl nezina, aicināt pievienoties, ir izveidota digitālā skolotāja istaba, kas atrodas skolo platformā, kurā zem sadaļas tātad digitālā dizains un tehnoloģiju skolotāja istaba, jūs varat atrast materiālus, aktuālo informāciju, sekot līdz aktualitātēm, kas tiek piedāvātas katru mēnesi mūsu mācību priekšmetā un priekšmetos, kas būtu saistīti ar mūsu mācību priekšmetu apguvi. Tad vēl, ko es gribēju vērst uzmanību, tātad uz šiem te
solo taksonomijas līmeņiem, jo mākošā sadaļa, par ko mēs arī runāsim, bet tas būs jau, kad runās Mihails par eksāmenu, tad eksāmens tiek veidots par šiem te solo taksonomijas līmeņiem, un lai vēlreiz mēs atkārtotu, mēģināju arī izveidot šo te apkopojumu, lai jums ir vizuāli parādīt skolēniem, kas tad atbilst pirmajam taksonomijas līmenim, kas atbilst otrajam, trešajam un ceturtajam, un arī analizējot, gatavojot skolēnus eksāmenam, aicinu vērt vaļā šo te sagatavoto eksāmenu programmu, un arī analizējot iepriekšējo gadu darbus, mēs esam norādījuši, tad kuram taksonomijas līmenim konkrētais uzdevums ir izveidots, lai skolēns arī varētu tad šīs te paralēles savilkt, gatavoties eksāmenam. Tagad es dodu vārdu kolēģei Ancei. Jā, labdien, kolēģi! Paldies, Dace! Tātad es esmu Ance Kancere un pārstāvu gan Siguldas pilsētas vidusskolu, gan arī Siguldas novada digitālo centru. Un šodien jums pastāstīšu tādā diezgan īsā stāstījumā, bet ceru, ka gana saprotamā par to, ko tad mēs šeit Siguldā darām saistībā ar vidusskolēnu pasākumiem. Un šajā gadījumā tātad uzsvars uz šī gada nesen notikušo pakalpojumu hakatonu 2026. gada, bet tajā pašā laikā arī tad par to, kāpēc mēs to darām un ko tad vēl mēs saistībā ar šo esam jau iepriekšējos gados paveikuši. Nu, tātad, jā, Siguldas novada digitālajā centrā mēs jau kādu laiku šeit pēc gada skaitļiem redzams esam uzsākuši un īstenojam tādu regulāru pasākumu ciklu vidusskolēniem, kuri apgūst dažādus tehnoloģiju jomas mācību priekšmetus. Un tad divi šie pasākumi mums ir digitālo risinājumu hakatons, kas jau ir noticis 4 mācību gadus, un pakalpojumu hakatons, kas šogad notika 2. reizi. Un, jā, nedaudz par vēsturi. Tātad iesākām pasākumu Siguldas novada digitālajam centram, tajā laikā vēl Siguldas tehnoloģiju izglītības centram, sadarbojoties ar Siguldas pilsētas vidusskolu, domājot par to, kā skolēni varētu vēl dažādākā un citādākā mācību procesā ieraudzīt to, ko viņi apgūst ikdienā mācību stundās. Un tad radās ideja par tādu formātu kā hakatons, un tad, jā, izmēģinājām, skolēniem patika, pasākums izdevās, un tad jau, ja sākumā koncentrējāmies uz jauniešiem, kuri apgūst gan optimāli, gan padziļinātu programmēšanu, tad nu jau 2 gadus mēs domājam arī par tiem jauniešiem, kuri mācās dizainu un tehnoloģijas, un tad tur tā galvenā mērķa auditorija šie jaunieši ir pakalpojumu hakatonā. Bet, protams, tas neizslēdz viņu dalību vienā vai otrā pasākumā. Tātad, jā, kas tad ir hakatons? Šeit ekrāna šāviņš no Google meklētāja, citāts no Tēzaura, un tad tas, uz ko es vēršu uzmanību, ir tas, ka šis ir radies tehnoloģiju nozarē termins, kas ir programmas izstrādes maratons kaut kādā noteiktā laika posmā. Nu, un tad jau šobrīd mēs redzam tur tajā grafikā, ka no 2000. Gadu kaut kāda laika šis vārds ir palicis arvien populārāks un populārāks, un tad šo formātu mēs izmantojam dažādās nozarēs, ne tikai tehnoloģiju nozarē. Tātad mēs saprotam to, ka tas ir izpētes pasākums, kur ierobežotā laika posmā komandās cilvēki izstrādā inovācijas kādam konkrētam izaicinājumam. Un tas arī ir tas, ko mēs darām šeit, Siguldā, saistībā ar gan digitāliem risinājumiem, gan pakalpojumiem. Un kāpēc tad mēs šo darām? Tātad, kā jau minēju, pirms brīža mēs mēģinājām ieraudzīt veidus, kā vēl skolēni varētu apgūt zināšanas un prasmes, iespējams nedaudz citādākā veidā, nekā tas ir mācību stundu formāts. Un tad, nu jā, šeit 4 tādi ieguvumi, ko
es šobrīd, gatavojot stāstu jums, varēju saskatīt, kas man nāca prātā. Pirmie ir tas, ka šis ir atšķirīgs formāts. Tātad digitālo risinājumu hackathons norit vienu pilnu dienu. No rīta līdz vakaram. Pakalpojumu hackathons mums līdz šim ir noticis 2 darba dienas, kur tad visu dienu skolēni intensīvi strādā pie viņiem dotajiem uzdevumiem. Tātad viņi strādā komandā, un tātad ir iespēja gan attīstīt dažādas šīs te sadarbības prasmes. Es atvainojos, esmu skolā, un kāds nāk pie manis ciemos. Tad attīstīt sadarbības prasmes, iedziļināties šajā te problēmā, ar ko viņi strādā, jo nav pārēja no viena mācību priekšmetu uz citu mācību priekšmetu. Līdz ar to tad šī koncentrēšanās konkrētajā jautājumā ir daudz padziļinātāka. Un tas, ko mēs šajos pasākumos darām, mēs piesaistām daudz dažādus profesionāļus, kuri tad jauniešiem palīdz tikt cauri šim procesam. Kā mēs digitālajā centrā par šo domājam, mēģināju uzskaitīt tās galvenās lietas, kas, un iespējams, mēs runājam visur par iterācijām, vai ne? Tā nav noteikti viena secība, bet centos tādā prioritārā secībā salikt šīs lietas, bet tur jau mēs atgriežamies pie posmiem kaut kādā brīdī. Tātad, sākot šo pasākumu veidot, mēs no sākuma mēģinām saprast, kas tad ir tas mērķis, koncepts un tas galvenais jautājums, ar ko mēs vēlamies strādāt. Un tad šeit mēs arī domājam par sadarbības partneriem un par viņiem aktuāliem jautājumiem. Un tātad, ja mēs runājam par digitālo risinājumu hackathonu, tad mūsu jau 4 gadu ilgadējs partneris ir SIA Visma Labs uzņēmums, tātad tehnoloģiju uzņēmums, kurš ir gan atbalstītājs, gan arī labprāt iesaistās, piedalās un domā par to, kā palīdzēt jauniešiem attīstīt šīs idejas. Un pakalpojumu hackathonā mums jāsaka liels paldies IT izglītības fondam, ar kuru mēs arī šos 2 gadus sadarbojamies, un tad saistībā arī ar viņiem aktuālām tēmām mēģinām saprast, kas tad varētu būt tas, pie kā skolēni varētu strādāt. Tad noteikti mums ir jāizstrādā nolikums un kādi noteikumi, kas tad ir tas formāts, ietvars, kaut kāds rāmis, kurā mēs darbojamies, piesaistam mentorus, lektorus. Mums pasākumā ir žūrija, kas noslēgumā šos jauniešu darbus, prezentācijas uzklausa un arī vērtē. Tātad, protams, dažādi tipi atbalstītāji, sadarbība ar Siguldas novada jaunradzes centru, kuri vienmēr mūs uzņem savās jaukajās telpās un cenšamies iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, kuriem šis varētu šķist svarīgi. Protams, dalībnieki ir pats svarīgākā daļa, lai kaut kas vispār varētu notikt, un publicitāte, kas tad mums palīdz stāstīt par to, ka šāds pasākums ir, un nodot ziņu arī, piemēram, nākamā gada jauniešiem, dalībniekiem, un tās ziņas jau ceļo. Un ja viena gada jaunieši nodot ziņu tālāk, ka šis bija foršs pasākums, tad nākamajā gadā jaunieši ir gatavi piedalīties un iesaistīties un nākt. Un tad, ejot tālāk, tātad neliels ieskats šī gada pakalpojumu hackathonā. Mūsu definētais izaicinājums, ņemot vērā aktualitātes, mums nāk vēlēšanas, vai ne, tātad pilsoniskā līdzdalība un dažādi citi aktuāli jautājumi šajā te jomā. Tad mūsu jautājums bija, kā mēs varam veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, izmantojot digitālus risinājumus. Domājot par to, ka digitālā vide ir tā, kur tad mēs tos jauniešus gan jau mūsdienās varam diezgan labi sasniegt. Un tad, no kā šis pasākums sastāvēja, tātad mums bija 3 lekcijas. No sākuma skolēniem bija iespēja ieskatīties, kas tad ir pilsoniskā līdzdalība.
Tad skolēniem bija lekcija un meistarklase par to, kas ir pakalpojums, no kā tas sastāv. Bija lekcija par to, kā prototipēt pakalpojumus, un otrajā dienā mums bija arī ievads meistarklase par to, kā jauniešiem prezentēt savu ideju. Starp lekcijām notiek komandu darba sesijas, kur skolēni strādā pie tiem jautājumiem, ko viņi tikko ir apdomājuši un par ko runājuši lekciju laikā. Jauniešiem ir iespēja konsultēties ar mentoriem. Tātad šie pilsoniski līdzdalīgie, brīvprātīgie, pieaugušie, dažādi jomu profesionāļi, kuri nāk labprāt piedalīties un runāt ar skolēniem un palīdzēt viņiem tikt pie šīm te foršajām idejām. Protams, ideja prezentēšana un tā jaukā svētku daļa ar rezultātu paziņošanu un apbalvošanu. Mēs gan jau visi esam dzirdējuši, ka ir jāsvin jebkuras mazās lielās lietas un uzvaras, līdz ar to tad arī šajā pasākumā noslēgums tāds grandiozāks un ar visām balviņām, un tur mums arī tos atbalstītājus vajag. Tāpēc mēs par to arī domājam, un jā, visi vienmēr ļoti labprāt piedalās un atbalsta to, kas izglītības nozarē notiek. Un noslēgumā savam stāstam es gribu padalīties ar 6 citātiem no šī gada hackathona, ko tad saka jaunieši. Un tātad, jā, jūs varat redzēt un lasīt par to, ka jaunieši novērtē šo kā vērtīgu pieredzi. Ir kāds jaunietis vai jauniete, kas jau piedalās 2. gadu un jūt, ka ar šo tuvojas daudz labāk un prātīgāk un produktīvāk eksāmenam, ko plāno kārtot šajā mācību gadā. Tātad mēs redzam, ka ir mērķtiecīgi cilvēki, ir jautri, mēs iepazīstamies ar jauniem cilvēkiem, ar profesionāļiem, un tātad noslēdzošais speciāli nelaboja skolēnu citāts tātad par to, ka pasākums bija fun. Šis gan jau pasaka to, ka skolēnam patīk un ka bija jautri un aizraujoši, un tātad būs kaut kādas lietas, ko izmantot arī nākotnē. Šis tāds ieskats tajā, ko mēs šeit Siguldā esam iesākuši darīt. Jā, varbūt kādam ir jautājumi. Un es saprotu, ka Dace vēlas ieskicēt arī kādu no pasākumiem, kas tūdaļ jau notiks. Bet man ir jautājums, vai piedalās tikai tie jaunieši, kas mācās kursu dizains tehnoloģija, vai ir iespēja arī citiem jauniešiem piedalīties no citiem kursiem? Tas, kā mēs Siguldā šobrīd organizējam, un tas mūsu mērķis lielais ir iesaistīt skolēnus no visām novadu skolām, lai viņiem būtu iespēja piedalīties, un tad mēs cenšamies piesaistīt vēl kādus draugus, kaimiņus, kas arī apgūst šos kursus un varētu piedalīties. Mums ir piedalījušies gan no Rīgas, gan no Ogres kolēģi no skolām, kur tad arī apgūst šos kursus. Bet tas, kā mēs mēģinām, to mērķauditoriju noteikt, ka šis pakalpojumu hackathons ir dizaina un tehnoloģiju jauniešiem, un digitālo risinājumu hackathons ir vairāk tiem, kas mācās programmēšanu, jo tur jau ir iedziļināšanās vairāk jau tajā digitālā risinājuma uzbūvē, no kā sastāvēs programmatūra, kādus serverus mēs izmantosim un tam līdzīgi. Tā kā mēs cenšamies šobrīd nodalīt tās mērķauditorijas, lai tiek visiem, tā teikt. Labi, un ja kāds no kolēģiem noklausījās un viņš gribētu vai būtu vēlme nākamajā gadā ar tevi sadarboties, kā mēs varam par šādu sadarbības modeli runāt, ja jūs esat atvērti un piedāvājat arī pārējiem pievienoties? Pievienoties mūsu pasākumā. Jā, ja mēs tagad noklausījāmies un tiešām dzirdēja, ka gribētu un ir tā iespēja, jums ir pieredze, vai ir iespēja? Mums ir tā, ka mums ir ierobežots telpu lielums un tāpēc arī ierobežots komandas skaits. Tas ir viens no praktiskajiem apsvērumiem. Bet noteikti, ja kādam ir interese un vēlme, tad droši var sazināties ar mani, rakstot uz ance.kancere@sigulda.lv, un tad jau mēs varam tālāk domāt par iespējām.
Jā. Ļoti Paldies! konkrēti es šobrīd nevaru kādam apsolīt un atbildēt, ka būs vieta, bet ziņu Jo, droši var dot. jā, varbūt mēs varam arī plānot lielāku jau valstiski šo te vienu no variantiem virzieniem. Un paldies tev par tavu stāstījumu, un tad vārds Mihailam par to, kas tad mūs sagaida eksāmenā, kas ir tās aktualitātes, kas būtu vēl jāvērš skolēnu uzmanība. Jā, labdien! Šodien tad pastāstīšu par aktualitātēm un par, jau drīzumā sāksies eksāmenu sesija, un tad par tieši tām aktualitātēm, kas ir svarīgi ņemt vērā, gatavojoties arī centralizētiem eksāmenam, ko pēc manis stāstījuma arī pastāstīja Sevija. Šobrīd es akcentēšu tikai tos norises nianses, kad tas notiks, kā tas notiks, un vēlreiz iziesim cauri visiem dokumentiem, kas tad reglamentē to saturu un organizāciju. Tātad, kā mēs zinām, pamattermiņā šogad dizaina un tehnoloģiju centralizētais eksāmens augstākajā mācību satura apguves līmenī notiek 15. maijā, kas jau gandrīz nedaudz mazāk kā pēc mēneša, un papildu termiņā norisi ir ieplānota 3. jūlijā. Kas tad ir jāzina, kas ir būtiskākais un kā jūs varat aptuveni saprast un aptvert, kas būs, tad kādi uzdevumi būs eksāmenā? Jūs varat to apskatīt eksāmena programmā, kur ir šādas te tabuliņas, kas pasaka satura moduļu un izziņas darbības līmeņu īpatsvarus. Ja mēs runājam par satura moduļiem, kas pēc būtības tad apraksta, par ko ir uzdevumi, kas iekļauti eksāmenā, tad te es speciāli ar sarkano krāsu izcēlu divus skaitļus. Jā, jūs redzat, tas ir pēc būtības, tie ir tie skaitļi, kas ir mainījušies, salīdzinot, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Ar to eksāmenu, kas mums bija pirms gada. Pirms gada mums tajā kategorijā materiāla un to apstrādes tehnikas mums bija 25 plus mīnus 5%. Šogad jūs redzat, mums tagad ir 15%, savukārt tie 10%, par ko ir samazinājās otrā satura moduļa īpatsvars, tie 10% mums ir pārgājuši, teiksim tā, uz to trešo kategoriju, kas ir dizaina ietekme uz sabiedrību un vidi. Tas ir saistīts ar to, ka mums ir nedaudz palielinājies to uzdevumu īpatsvars, kas ir saistīti ar darbu ar tekstiem, un ar to, ka ir jāiedziļinās konkrētu lietotāju lomās, ka ir jāmāk analizēt teksti vai informācijas avoti, un ir jāpiedāvā dažādi risinājumi, piemēram, dažādām mērķu auditorijām vai dažādām grupām cilvēku, kas pēc būtības pasaka, ka ir lielāka ievirze uz dažādu vai jau esošo risinājumu analīzi, vai jaunu risinājumu izstrādi atbilstošām mērķu grupām, vajadzībām un tā tālāk. Savukārt izziņas darbības līmeņu īpatsvari nav mainījušies, un tas principā perfekti atbilst tam, pēc grūtības mēs varam sagaidīt tādu pašu līdzīgu eksāmenu, kā mums bija pirms gada. Redzat, protams, te jau ir saglabājis tas īpatsvaru tāda robeža plus mīnus 5%, jo, protams, ir daži uzdevumi, kur ir vairāki testa elementi gan uz vienkāršāku, teiksim tā, uz mazāku solo līmeni, gan uz lielāku solo līmeni, un ir tādi uzdevumi, kas ir atbilst vairāk nekā vienam satura modulim, tad jau dažādu satura moduļu apvienojumu. Ko mēs varam sagaidīt, runājot par darba uzbūvi? Pirmajā, kā vienmēr, tad tas daļu skaits un daļu nosaukumi, daļu fokus tēmas nav mainījušās, joprojām tad 3 daļas. Pirmajā daļā risinājumu dizaina procesu analīzē ir paredzēti 5 uzdevumi ar maksimālu punktu skaitu 208, un par izpildes laikiem akcentēšu nākamajos slaidos, tāpēc pie tā šobrīd nekavēsimies. Otrā daļa, arī, kur jau ir iedot arī kāda problēma situācija aprakstīta, atkal ir jāiedziļinās konkrēti lietotāji stāstā, un ir jārod dažādu risinājumu idejas. Arī ir paredzēti 5 uzdevumi uz 44 punktiem maksimāli. Un savukārt tad pēc starpbrīža, trešajā daļā,
mums, kas saucas risinājuma idejas attīstīšana plašākā kontekstā, paredzēt 6 uzdevumi, kur jau tad ir jāizvērtē, jāizstrādā un pēc tam arī jāizvērtē savs risinājums atbilstoši arī iedotiem informācijas avotiem. Un kopumā tad eksāmens mums ir uz 230 minūtēm ar 16 uzdevumiem. Maksimāls punktu skaits, ko var dabūt, ir 120 punkti. Un tas viss, tad, kā es teicu, tad viss šis ir apkopots centralizēta eksāmena programmā. To jūs varat atrast via tīmekļa vietnē arī, kad jums būs pieejama prezentācija, tad esmu ielicis saites. Jūs varēsiet arī apskatīt, tad būs ielikta hipersaiti, jūs varēsiet noklikšķināt un apskatīt, ja gadījumā vēl nav sanācis apskatīt. Bet principā tad visas programmas esam publicējuši vēl 26. gada janvāra sākumā, un varat, vēl nekad nav par vēlu arī apskatīt, atsveidzināt savas zināšanas un atcerēties, kas ir gaidāms. Te ir ekrāna uzņēmums no pagājušā gada programmas ar to, kas ir mainījies, virsrakstu līmenī, es domāju. Protams, tā kā šogad nav nekādu piekļuves nosacījuma centralizētiem, augstāka līmeņa centralizētiem eksāmeniem, tad arī šī 4. daļa šogad nav aktuāla, tāpēc šogad programmā jūs tādu neatradīsiet, un arī, respektīvi, tas 3. pielikums, kas ar snieguma līmeņa aprakstu tieši tam piekļuves nosacījumu darbam arī nav aktuāls, līdz ar to šogad, ja skolēni ir pieteikušies kārtot šo eksāmenu, viņi var mierīgi izvēlēties to kārtot. Kā mums zināms, tad šogad kārtotāju skaits, protams, arī ir salīdzinot ar pagājušo gadu ir samazinājies, aptuveni 350 kārtotāju pa visu Latviju, kas ir arī ir diezgan mazāk nekā bija pagājušajā gadu. Tā, un par to, kā tas eksāmens notiks, kādas ir darbības un kādā secībā. Par šo jūs varat arī, ar šo jūs varat iepazīties norises darbību laiku dokumentā, kas arī jau ir publicēts mūsu tīmekļa vietnē. Jūs varat atrast arī esmu pievienojis ceļu, kā jūs varat atrast šo dokumentu, sekojot līdzi šādām norādēm, vai arī noklikšķinot uz saites, atkal te ir hipersaite, noklikšķināsiet un uzreiz atvērsies tas dokuments. It īpaši šo aicinu apskatīt vismaz dienu vai 2 pirms eksāmena visus novērotājus un visus vadītājus, jo jūs esat tie atbildīgie cilvēki, kas ir atbildīgi par to, lai norise notiktu kārtīgi un korekti, lai tad būtu viss kārtībā. Es akcentēšu šajā prezentācijā tikai pāris tādus būtiskākos momentus, bet tātad pilno tekstu jūs varat apskatīt šajā dokumentā, kur tad pa minūtēm ir aprakstīts kādos laika brīžos, kas notiek un kādas darbības, kādi cilvēki, iesaistītie cilvēki būtu jāizpilda kādiem cilvēkiem. Bet norises plāns arī ir līdzīgs, kā mums pagājušajā gadā, vienīgais tad nomainīju atbilstoši šī gada situācijai materiālu kolonu un laika intervālus. Tad, kā esmu teicis, tad pirmai daļai ir iedotas izpildē 50 minūtes, no 10 līdz 15 minūtēm. Tad savukārt uzreiz pēc pirmās daļas seko otrā daļa, kur izpildes laiks ir 90 minūtes. Tad seko starpbrīdis. Starpbrīdis ilgs 25 minūtes, un tad es arī aicinu arī atgādināt skolēniem, lai tās pēdējās 5 minūtes, tad 25 minūtes plus vēl 5 minūtes ir tās 5 minūtes, ir tas laiks, lai atsāktu darbu, lai atgrieztos savā telpā, iekārtotos, lai bez steigas mierīgi varētu arī skolēni turpināt savu darbu. Jā, lai arī pa to laiku, pa tām 25 minūtēm varētu arī izveidināt telpu, piemēram. Tas ir tāda rekomendācija. Bet tad kopumā starpbrīdis ilgs, tas atpūtas laiks ilgs 30 minūtes, un pēc šī laika seko trešā daļa ar izpildes laiku 90 minūtes, jau arī pusotras stundas laikā, tad ir paredzēts veikt tos atlikušos 6 uzdevumus trešajā daļā. Jūs varat redzēt tos materiālus, šie materiāli arī ir uzskaitīti
norises darbību laiku pirmajā lapusītē. Jūs varēsiet apskatīt, tad arī varat redzēt, ka tad katrā daļā mums ir atsevišķi gan darba lapas, gan arī tekstu lapa. Tas, kas ir jāsūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, ir tikai darba lapas. Respektīvi, tas arī, protams, būs sīkāk atrakstīts norises darbību laikos, bet vēlreiz atgādinu, ka tas tad darba lapas ir tas, kas tiek skenētas un kas tiek pēc tam pārbaudītas. Savukārt teksta lapas vai tekstu lapas, tas nozīmē, ka tās teksta lapas pēc norises glabājas izglītības iestādes vadītāja nozīmētie vietā, piemēram, seifā. Un šīs tad lapas jūs glabājat skolā, jo tur ir teksti vai varbūt attēli, varbūt kāda citos veidos pasniegtā informācija, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumus. Varat apskatīt, tad ir skaits ar tām lapām un arī to apdrukāto lapušu skaits. Mums sanāk, ka tad A3 lapa ir pirmajai daļai, ir otrajai daļai, un arī trešajai daļai tad ir 2 A3 darba lapas un 1 A3 tekstu lapa. Trešajā daļā ir A3 tekstu lapa, jo tur tad mums ir vairāk informācijas iedotas, lai izpildītu visus uzdevumus, nekā, teiksim, arī pirmajai un otrajai daļai. Kas ir vēl svarīgākais norisē? Tas, ko es gribēju vēlreiz akcentēt, ir eksāmena sākums tieši 10, bet arī eksāmena vadītājs aicinās ienākt telpā jau kādas 15 minūtes pirms sākuma, lai visiem kārtotājiem izdalītu kodus, kas noteikti arī aicinu kārtēji reizi nododot savu darbu skolēniem vēlreiz pārbaudīt, vai ir ierakstīti visi cipari paredzētajās vietās, un vai viss ir korekti un atbilstoši tam ir sapildīts un uzrakstīts. Tad, tas ir tas, kas bija mans nākamais punkts. Tie, kas ir iesnieguši ātrāk pirmo daļu, var turpināt un pāriet pie otrās daļas izpildes, jo tās daļas tad seko viena aiz otras, un tad attiecīgi var plānot laiku tā, lai, ja kādam ar pirmo daļu paveicies ātrāk. Savukārt, ja ir ātrāk izpildīta otrā daļa, tad var atstāt eksāmenu norises telpu uz starpbrīdi. Kā es teicu, tad starpbrīdis ilgs 30 minūtes, un ir jāatgriežas 5 minūtes pirms tā beigām. Un savukārt, ja arī ir trešā daļa izpildītā ātrāk, tad var beigt eksāmenu, nodot visas lapas eksāmenu vadītājiem un atstāt telpu. Un vēl kas svarīgi, tad arī šogad norises darbību laikos tas ir atrunāts, lai eksāmena vadītājs 10 minūtes pirms katrā daļā, pirms izpildē atvēlēt laika beigām, katrā daļā tad informētu par to, ka būtu jāvirzas uz nobeigumu un būtu jāieraksta viss, kas ir, ko gribēs ierakstīt vai iezīmēt, ieskicēt, lai nebūtu nekādu pārpratumu, ka kāds pārsniedz laiku vai kāds aizmirsa kaut ko ierakstīt un tīpaši ierakstīt kodus. Un gadījumā, ja ir kādas izmaiņas, tad, ja notiek kādas izmaiņas, tad par to informēsim centralizēt lietotāju atbalsta dienas tīmekļa vietnē. Savukārt arī, ja jums rodas kādas problēmas, tad aicinu arī nekavējoties, jo ātrāk zināsiet, gadās dažādas vai problēmas situācijas, vai arī kādas neparedzēti apstākļi rodas saistībā arī ar valsts pārbaudījumu sistēmu, jo ātrāk jūs paziņosiet mums, jo ātrāk ir iespēja tad mums rēģēt un mums kopā atrisināt kādas problēmas iespējamas. Tāpēc aicinu nekautrēties un noteikti arī vispirms dienu pirms eksāmena norises un eksāmena norises dienā no rīta pārbaudīt tīmekļa vietnē, vai nav veiktas kādas izmaiņas, pārbaudīt arī VIA tīmekļa vietnē, un šajā tad lietotāja atbalsta dienestam ir arī varēsiet redzēt viņu tīmekļa vietnē ir operatīvais tālruņa numurs, uz ko arī jūs arī norises dienā jūs varēsiet zvanīt. Tas ir tas vienotais kontaktpunkts, ar ko jums būtu jāsazinās gadījumos, kad jums rodas kādas problēmas. Un tad lietotāja atbalsta kolēģi pados ziņu vai atkarību no tās problēmas, vai
VPS administratoram, vai nu paši varēs atrisināt problēmu, vai nokonsultēt jūs kādos gadījumos, vai arī tad attiecīgi pados ziņu vai nu manam vadītājam, vai nu kādam citam cilvēkam, kam konkrēts jautājums būtu kompetencē. Tad aicinu sazināties ar viņiem gadījumā, ja kādas problēmas vai jautājumi rodas. Eksāmena norisi nav nepieciešams papildu nodrošinājums, un vēlreiz atgādinu, ka nedrīkst atrasties nekādas viedierīces, un kas nav paredzēts norises darbību laikos. Uzreiz nosaku, ka norises darbību laikos pateiks, ka nekādas ierīces tad nedrīkst atrasties blakus. Bet jūs kārtotāji drīkst izmantot palīglīdzekļus. Tie, protams, ir rakstāmais, tad pildspalvas ar zilā vai melnā krāsā. Tad var izmantot parastos krāsainus zīmuļus, flomasterus, lineālu dzēžgumiju. Šis viss ir paredzēts skicēšanai. Protams, skices, kā jau katru gadu, arī ir paredzēts konkrētajos uzdevumos attiecīgais daļās, un tad arī var izmantot A4 formātu baltu lapu. Vai arī var izmantot, protams, tekstu lapās, tā kā tas pēc tam paliek skolā, arī tekstu lapas var droši izmantot gan skicēšanai, gan teksta pasvītrošanai, kādu konkrētu fragmentu iezīmēšanai un tā tālāk. Tas ir atļauts. Jā, un kas svarīgi arī, tas, kas ar zīmuli uzrakstītais un uzzīmētais netiks vērtēts, jo zīmuli ir dažādi, un tas, kas ir uzrakstīts vai ieskicēts ar zīmuli, nevienmēr var būt ieskenēts, tāpēc par to mēs nevaram būt droši, ka to pēc tam varēs novērtēt cilvēki, tāpēc aicinām izmantot tādu iespēju, ka ir jāparvelk viss ar zīmolu uzrakstīties, ar pildspalvu ir jāparvelk. Tad, lai tas būtu labāk salasāms un ieskenējams. Protams, ja nepieciešams kārtotāji tekstu lapās, tad veikt, kā es to teicu, tad atbilžu uzmetumus vai kādas citas piezīmes, un ieraksti tekstu lapās netiks vērtēti. Tiek vērtēti tikai ieraksti darba lapās. Te es iekļāvu vērtējumu aprēķina piemēru, ka mums certifikātā, te mums nekas būtiski nemainās salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad te ir arī kārtēju reizi, tad jums sniedzu to piemēru, kā tas gala vērtējums tiek aprēķināts. Ja kopumā mums par eksāmenu ir paredzēti 120 punkti, kā es teicu, tad vērtējums netiek matemātiski nopaļots un ir vērtējums iegūstams procentos. Respektīvi, te jūs varat redzēt, ja mums ir rezultātā sanāk 0,8666 periodā, tad tas nozīmē, ka ir iegūti 86%. Un šogad slieksnis ir 20%. Tas nozīmē, ka, ja ir vairāk, vismaz ir 20%, tas nozīmē, ka eksāmens ir veiksmīgi nokārtots. Te esmu apkopojis vienā slaidā visus noderīgus resursus, un it īpašu uzmanību gribu pievērst pēdējā centralizētā eksāmena vērtēšanas kritērijiem, kas ir sanācis diezgan tāds būtisks, apjomīgs metodiskais materiāls ar visiem, gan ar iedotājiem atbilžu piemēriem, vai kā kurām pareizām, nepareizām atbildēm, visiem uzdevumiem, visās daļās, un to, tiecīgi, aicinu jūs apskatīt, izpētīt, un arī varbūt arī tad stāstīt skolēniem uz konkrētiem uzdevumiem, kas bija veiksmīgs, kas bija neveiksmīgs. Tad to jūs arī varēsiet, te ir visas hipersaites ieliktas, varēsiet tad sekot līdzi. Šis ir šīs dokuments 24. 25. mācību gada CE vērtēšanas kritērija. Jā, un, protams, arī par visiem citiem, tad arī kolēģi iepriekš stāstīja par visādām mācību grāmatām, kursiem, piedāvājumiem, un noteikti arī aicinu visur piedalīties, arī ārpus mācību procesa, pasākumi, kas notiek ārpus mācību procesa, arī kā neformāla izglītība var palīdzēt arī sagatavoties eksāmenam un tā jau vispusīgi attīstīties. Paldies jums par uzmanību, bet tagad nododu vārdu
Evija Rozentālei, kura Jā. pastāstīs ieteikumus, gatavojoties centralizētiem eksāmeniem. Labdien, kolēģi! Priecājos jūs visus satikt šajā te seminārā. Un jāsaka tā, ka šodienas mans fokus uz šiem te, uz to tēmu, ko es esmu izvēlējusies, ir tiešām saistīts vairāk ar to, ka tās ir atziņas, ko es esmu guvusi šajā mācību gadā, papildus strādājot, papildus pētot un analizējot dažādas lietas, un vēlējos ar to padalīties. Kāpēc pakalpojumu dizains šodien būs fokus centrā? Ne tāpēc, ka šī gada eksāmenā es prognozēju, ka šī būs dizaina disciplīna, par kur noteikti būs kādi uzdevumi pirmajā, otrajā vai trešajā daļā. Nebūtu, nē. Bet tematu es izvēlējos divu iemeslu dēļ. Un pirmais iemesls vairāk ir saistīts ar to, ka mēs šogad Rīgas skolotājiem organizējām divu nodarbību semināru par pakalpojumu dizainu, mācoties, iedziļinoties pašiem skolotājiem, kā šo disciplīnu labāk skaidrot, kuri būtu veiksmīgākie uzdevumi, kā vērtēt formatīvi, summatīvi skolēnu darbus, un tas ir viens, un šeit es tādu kvintesenci šodien esmu ieplānojusi šajā seminārā mazliet ar to padalīties, bet otra būtiskā lieta, kāpēc es šo tieši pakalpojumu dizainu izvēlējusies mazliet izcelt no pārējām dizaina disciplīnām, gatavojoties centralizētajam eksāmenam, tādēļ, ka pakalpojumu dizains ir viena no sarežģītākajām dizaina disciplīnām skolēniem un arī, es domāju, ka arī pedagogiem. Es ļoti ilgi mocījos pati kā skolotāja, kā šo par pakalpojumu dizainu runāt, kā mācīt, lai skolēniem būtu saprotamāk, lai skolēni uzrādītu augstākus rezultātus tajos uzdevumos, kurus mēs veicām stundā. Un, manuprāt, tas, ka mēs varam vēlreiz aktualizēt šo te dizaina disciplīnu pirms eksāmeniem, tas skaidrojums ir saistīts ar to, ka pakalpojumu dizains ietver gan produktu dizainu, gan digitālo dizainu, gan vides dizainu un arī mārketinga aktivitātes patiesībā. Un tas, manuprāt, ir tas, tāds veiksmīgs temats tieši pārunāt vēlreiz un veikt dažādas uzdevumus ar skolēniem, varbūt arī vēlreiz atkārtojot pirms eksāmeniem. Mazliet es padalīšos ar galvenajām atziņām par pakalpojumu dizainu un par to, kā es esmu šī mācību gadā iecerējis ar skolēniem šo te tematu pārunāt. Un jāsaka tā, ka vairākas idejas ir saistīts arī man ar, kā es to realizēšu nākamajā mācību gadā ar skolēniem, un par to es arī mazliet tad īsi pastāstīšu. Šajā slaidā, ko jūs redzat ekrānā, runa ir par pakalpojumu dizaina disciplīnu, formulējumu. Kad šis pakalpojumu dizains ir radies, tātad mēs redzam, ka tas ir 1991. gads, tātad salīdzinoši jauna dizaina disciplīna tā ir. Un otra lieta, kas daudz ko izskaidro, arī kontekstā ar optimālajā līmenī paraugu programmā izvirzīto šī te pakalpojumu dizaina moduļa mērķi, apguves mērķi un uzdevumiem zināmā mērā. Proti, pakalpojumu dizains ir attīstījies no mārketinga un vadības disciplīnām, un iespējams tāpēc mēs varam šajā te pakalpojumu dizainā vēlreiz atkārtot ar skolēniem gan biznesa plāna izstrādes principus, gan biznesa modeļa kanvu vēlreiz atkārtot, lietot, lai tātad modelētu kādu risinājumu pakalpojumu dizainā. Nākamajā slaidā jūs redzat vizualizāciju no This is Service Design Doing grāmatas,
kura paskaidro manu iepriekš minēto apgalvojumu par to, ka pakalpojumu dizains tas ir temats, kas ietver citas dizaina disciplīnas. Un šeit jūs varat redzēt, tātad kreisajā pusē mijiedarbības pakalpojumu procesu un pieredzes prototipus, jūs redzat fiziskus objektus, jūs redzat vidi, telpas un arhitektūras objektus, jūs redzat digitālos artefaktus un programmatūru, jūs redzat arī ekosistēmas un biznesa vērtības, šos te prototipus. Un tas ir tas, par ko mēs varam ar skolēniem sarunāties pakalpojumu dizaina kontekstā, un tas ir mans pamatojums, kāpēc pirms eksāmena jebkurš ar pakalpojumu dizainu saistīts vai nu tekstu analīze vai dažādu uzdevumu veikšana patiesībā ir saistīta arī ne tikai tīrā veidā ar pakalpojumu dizainu, bet tā var būt saistīta arī ar citām šīm te dizaina disciplīnām. Un tieši tāpēc iespējams šo mēs varam izmantot atkārtošanai. Un ne tāpēc, ka šajā gadā būs noteikti kādu uzdevumu vai temats pakalpojumu dizainā. To mēs redzēsim 15. maijā. Nākamajā slaidā jūs varat ieraudzīt piemēru, kādā veidā pakalpojumu dizainā ietverta arī šī te mārketinga sadaļa, proti skolēniem var dot uzdevumu modelēt biznesa modeļa Canvā visu pakalpojumu kopveselumā. Skolēniem ir iespēja modelēt kopējo šo te biznesa sistēmu kā tādu, īpaši, ja jūsu skolā ir skolēnu mācību uzņēmēja darbība aktuāla, un skolēni arī šo, kā Dace Alksne minēja piemērā, ka ir uzņēmēja, varbūt skolā uzņēmēja darbības šis te speciālais kurs, tad šie tie saskaras punkti, kur mēs varam gan dizainā par šo runāt, gan arī mūsu kolēģi specializētajā kursā par to runāt. Un, kā jūs redzat, kreisajā pusē, tātad pie pakalpojumu dizainā var būt iekļaut arī pakalpojumu reklāma, kas nozīmē to, ka skolēni gan šo pakalpojumu reklāmu tātad modelē, prototipē, gan arī tādējādi tiek uzsvērta šī te pakalpojuma vērtība, unikalitāte un tam līdzīgi. Nākamajā slaidā es esmu iekļāvusi attēlu no šīs te pašas grāmatas. Patiesībā lielākā daļa no maniem piemēriem ir no šīs grāmatas This is Service Design Doing, kas, manuprāt, pakalpojumu dizainā ir ļoti tāds laba kā mācību grāmata, ko mēs varam gan skolotāji izmantot, gan arī rekomendēt skolēniem, ja viņi savu nākotni vēlas saistīt kaut kādā mērā ar dizainu vai pakalpojumu dizainu vai digitālo dizainu. Un jāsaka tā, ka jāatzīstās, ka tad, kad pirmo reizi šo te vizualizāciju redzēju par to, cik dažādi var būt prototipi, tātad gan fiziski, gan digitālie, gan pakalpojums un pieredze, un ka tātad ir prototipi ar zemu detalizācijas pakāpi, ir augsts detalizācijas prototipi, atkal virzienā no kreisās uz labo pusi. Tad mana interpretācija sākotnēji bija, ka tātad pirmajās divās augšējās rindās iekļautie prototipi, tie tā kā dod mums pārskatu par to, cik dažādi prototipi var būt, bet tas, kas attiecas uz pakalpojumu dizainu, tā ir pēdējā rinda, jo tur ir skaidri norādīts, ka tas ir pakalpojums pieredze. Bet tas tā nebūtu nav. Protams, ka visi šie prototipi var tikt iekļauti pakalpojumu dizainā. Un tā ir tā unikalitāte, kāpēc šo tematu ir vērts pirms eksāmeniem vēlreiz pārcilāt ar skolēniem, atkārtot, par to sarunāties. Jo caur vienu šo te pakalpojumu dizaina prizmu mēs patiesībā atkārtojam arī par visiem pārējiem, par visām pārējām tēmām, kas mums ir ar skolēniem apgūtas no 10. līdz 12. klasē. Tātad gan vides dizains, gan interjera dizains, gan produktu dizains. Mēs šeit varam arī modes dizainu iekļaut un pats par sevi arī pakalpojumu dizains. Nākamajā slaidā jūs varat ieraudzīt vizualizāciju no manas iepriekš minētās grāmatas, kas skaidri ilustrē to, kāpēc pakalpojumu dizainā netiek atsevišķi nodalīt prototipēšanu un testēšanu. Jāsaka tā, ka šis bija vairākus gadus mans
man pašai sev neatbildētais jautājums, jo skatoties Ilzes Kundziņas sarakstītajā un Star Design izdotajā pakalpojumu dizaina mācību līdzeklī. Šeit tātad mēs varam iepazīstināt skolēnus, un skolēni paši var pētīt, ka ir dažādi prototipi. Prototipus ir jātestē, bet tās, izņemot pakalpojumu simulāciju, lomu spēli, Lego izmantošanu, patiesībā tur par to testēšanu ir tā diezgan aptuveni rakstīts, un nav tādas lielas konkrētības. Un man tas jautājums bija aktuāls, jo testēšanai pēdējos gados es esmu pievērsus lielāku uzmanību, arī tādēļ, ka mums visus iepriekšējos gadus ir bijuši eksāmenā testēšanai veltīti uzdevumi vai jautājumi, un tie gadu no gada, neskatoties uz to, ka mēs gan skolotāju profesionālajā pilnveidē, gan dažādos šādos informatīvajos semināros esam aktualizējuši dažādas testēšanas aspektus, un ar skolēniem es ticu, ka arī jūs ikdienā strādājat tāpat kā es. Tomēr testēšana ir skolēniem viss sarežģītākais dizaina domāšanas procesa posms, un par testēšanas metodēm atkal un atkal skolēniem ir grūti korekti atbilstoši šīs te atbildes sniegt. Un šeit tātad mēs, ko redzam šajā te vizualizācijā? Mēs redzam, ka tajā brīdī, kad jāsāk veidot prototipus, tātad pirmais solis ir precizēt šo te mērķi, kāpēc mēs šo prototipu veidojam un ko vēlamies sasniegt. Un pakalpojumu dizainā tātad ir 3 tādi virzieni, galvenie iemesli, kāpēc prototipēšana tiek veikta. Pirmais, tātad prototipēšana tiek veikta, lai izpētītu iespējas. Otrs, prototipēšana tiek izmantota, lai novērtētu konkrētā pakalpojuma posma dažādas aspekts, efektivitāti vai nepieciešamos uzlabojumus un tā tālāk. Un trešais ir prototipēšana, lai komunicētu par pakalpojumu šiem te dažādajiem posmiem, procesiem, ar konkrēto mērķa auditoriju, vai tie būtu potenciālie lietotāji, vai tie būtu pakalpojumu dizaina izstrādātāji, komandas biedri, vai tā būtu arī vadība, tātad cita organizācija vai pat dizaina šī te dizaina komandas vadība un tā tālāk. Tātad tie ir tie 3 galvenie mērķi, un skatoties uz šiem te iemesliem, mēs ieraugām to, ka pakalpojumu dizainā prototipēšana ir tik ļoti cieši sasaistīta ar pašu testēšanas procesu, ka ir ļoti grūti nošķirt, nodalīt, kurā brīdī mēs veicam prototipēšanu un kurā brīdī sākas testēšana, jo prototipēšana reizē ir testēšana. Tāds uzskatāms piemērs ir mans iepriekš minētā pakalpojuma simulācija, kur mēs tātad simulējam pilnu vai daļēju pakalpojumu kaut kādu konkrēto posmu, un tā reizē ir prototipēšana, un reizē mēs vienlaicīgi arī testējam šīs savas idejas. Vai arī mans iepriekš minētā lomu spēle, kur ir līdzīgi. Mēs tātad ar lomu spēles palīdzību mēs prototipējam šo te pakalpojumu vai pakalpojumu daļu, un reizē arī testējam. Un tas ir tas, kāpēc šie te posmi netiek īpaši nodalīti, tos pakalpojumu dizainā uztver kā vienotu veselumu. Bet nākamajā slaidā jūs varat redzēt vizualizāciju, kas ir pieejama Star Design tīmekļa vietnē, un kurā ir tātad, runājot par dizaina domāšanas testēšanas posmu, mēs varam ieraudzīt testu veidus, un ja mēs iedziļināmies, tad to pašu, ko es tikko minēju saistībā ar pakalpojumu dizainu, ka mēs veicam prototipēšanu, lai izpētītu, tad mēs šeit redzam šajā te vizualizācijā, ka tā tad ir
testi, kas ir uz detaļām vērsti, izpētes testi, uz iepriekš izlaistiem produktiem vērsti, papildus novērtējumi testi, ir izpētes informatīvie testi, un tad principā to, ko mēs mācām skolēniem par izpētes testu veikšanu, un kuros gadījumos mēs šos izpētes testus, lai pārbaudītu prototipus, īstenojam, tad tieši tie paši izpētes testi arī atkarībā no situācijas ir attiecināmi uz pakalpojumu dizainu. Tātad, ja pakalpojumu dizains ir saistīts ar fiziskiem objektiem, ar kādiem produktiem, tad, piemēram, iepirkšanās pakalpojums ir saistīts ar konkrētiem produktiem, kas tiek pārdoti, tad šī te izpētes testi būs saistīti un būs tie paši, ko mēs skolēniem mācām produktu dizainā. Un viņiem šo te sasaisti nepieciešams vēl vairāk akcentēt un vēlreiz par to pārunāt, arī gatavojoties pirms eksāmeniem. Šajā vizualizācijā jūs redzat, ka ir tātad arī novērtējumi, galējie testi, un tātad atsaucoties uz manis iepriekš teikto, mēs arī pakalpojumu dizainā tātad prototipējam, lai novērtētu. Ja? Un tātad tas atkal ir tas, ko mēs varam sasaistīt, kā mēs varam sasaistīt šo te pakalpojumu dizainā, prototipēšanu ar testēšanu un ar to, ko mēs mācām skolēniem citās dizaina disciplīnās, kas ir tie novērtējumi testi. Un līdzīgi tātad verificējošie jeb apstiprinošie testi, kas ir tātad, kurus mēs veicam tad, kad jau mūsu šis te prototips ir principā gala versijā. Tātad šīs ir tās atbildes, ko es guvu pati kā skolotāja, un komunicējot ar skolēniem, tātad arī viņiem ir skaidrāks šīs te kopsakarības, un tas, manuprāt, arī ļaus viņiem būt gatavākiem un zinošākiem arī eksāmenā. Es vismaz tā ceru. Nākamajā slaidā es mazliet gribētu atgriezties, mazliet tālāk, kas būs. Vēl es gribētu vēl par prototipēšanu runājot, man šajā līdzeklī, This is Service Design Doing grāmatā, man šķiet ļoti būtiski skolēniem parādīt arī šo te prototipēšanas plānošanas vizualizāciju, lai skolēni labāk izprastu un spētu zinošāk modelēt šo te prototipēšanu, ka viņiem ir nepieciešams apsverot, ko un kā prototipēt, viņiem ir nepieciešams pārdomāt par vairākiem ar prototipēšanas plānošanu saistītiem aspektiem. Gan izvēloties metodi, gan domājot par mērķa auditoriju, kam šī prototipēšana tiks, kam tā būs paredzēta, gan par to, kādas detalizācijas pakāpes prototipi un kādā secībā tiks īstenoti, kāds būs prototipēšanas konteksts, par prototipēšanas cikliem ir nepieciešams domāt, ja citiem vārdiem sakot, šeit ir runa par prototipēšanu šīm te iterācijām. Tāpat pakalpojumu dizainā varbūt īpaši ir jāsaprot, kas būs tā prototipēšanas komanda, jo tur ir tātad šie te gan pakalpojumu simulācijas, gan lomu spēles, līdz ar to ir jāparedz daudz plašāks lomu klāsts komandai. Un visbeidzot pēdējais, kas arī ir ļoti būtiski tieši pakalpojumu dizainā, varbūt nedaudz atšķirīgi no citām dizaina disciplīnām, ka ir jādomā par skolēniem par to, kā komanda strādās pie prototipēšanas, respektīvi vai veidos visa komanda secīgi prototipus vienu pēc otra, tātad tādā lineārā griezumā, vai arī komanda sadalīs pienākumus un katrs komandā strādās paralēli pie sava prototipa, bet tie būs tātad šie te līdzīgie prototipi ar nedaudz atšķirīgām funkcijām vai vizuālo izkārtojumu vai tam līdzīgi. Un tātad šis ir tāds, manuprāt, arī tāda veiksmīga vizualizācija no manas minētās grāmatas, kas var ļaut skolēniem arī daudz labāk saprast, kā nonākt līdz tādam veiksmīgam risinājumam. Nākamajā slaidā
mazliet atgriežamies pie vizualizācijas, ko es jau rādīju pašā sākumā šodien. Proti, var prototipēt visu pakalpojumu, taču var prototipēt arī atsevišķu pakalpojumu posmus. Un šajā vizualizācijā jūs redzat, ka centrā ir novietota lietotāja pieredzes karte, jeb user journey map, ko mēs arī ar skolēniem mācību procesā izmantojam gan izpētes posmā, gan arī ideju radīšanas posmā. Un šeit es mazliet pastāstīšu par vienu ideju, kuras neesmu nekādā veidā šobrīd aprakstījusi, bet ko es plānoju īstenot arī šī mācību gadā ar skolēniem, kā es teicu, lai pārrunātu par dažādām dizaina disciplīnām, bet tādā interaktīvā veidā, nevis atkal pildot kārtējo citu gada eksāmena darbu vai cita gada eksāmena darba daļu, bet šoreiz, tātad ļaujot vēlreiz, iespējams pēdējo reizi klasē sajusties kā tādam vienotam veselumam, kā tādai lielai komandai, proti vispirms ar skolēniem modelējot vienotu šo te lietotāju pieredzes karti, kas taptu balstoties uz doto tekstu. Ar Rīgas skolotājiem mēs šogad izmēģinājām, kā izmantot mākslīgo intelektu, lai radītu šos te lietotāju pieredzes stāstus, un ļoti, ļoti veiksmīgi, manuprāt, mums tas izdevās. Un līdzīgā veidā, tātad izmantojot gan esošus jau ar mākslīgo intelektu radītos stāstus, gan arī vēl modelējot jaunu, skolēniem aktuālu, piemēram, friziera apmeklējums vai, piemēram, ārsta apmeklējums, ka vispirms mēs modelējam šo te izpētes posmā, šo te lietotāju pieredzes karti, pēc tam modelējot, kā varētu izskatīties nākotnes lietotāju pieredzes karte, un tālāk jau sadalot klasi grupās, katrai klases grupai būtu jāmodelē savā šajā te dizaina procesa, pakalpojumu procesa posmā, būtu jāmodelē cita veida šie te prototipi. Un te jūs varat redzēt šajā centrālajā vizualizācijā, ka var būt tā, ka viens no posmiem ir saistīts tiešā veidā ar šo mijiedarbības pakalpojumu procesu un pieredzi. Citā pakalpojumu procesa posmā var būt iesaistīti kādi fiziski objekti, vēl kādā citā, tas var būt saistīts ar vidi, telpu vai arhitektūru, vēl kādā citā ar digitāliem risinājumiem, un varbūt pārējot pie nākamā slaida, es paskaidrošu ar piemēru, ko es ar to domāju. Un nākamajā slaidā jūs varat redzēt, mums jau labajā pusē, mums jau labi zināmu piemēru, ko mēs esam paši izmantojam, kas ir pieejams šajā te padziļinātā kursa digitālajos materiālos, ko mēs kā skolotāji esam arī Dizains 2 kursos apguvuši un lietojuši. Šeit ir vizualizācija lietotāju pieredzēji apmeklējot ārstu. Un tātad, tas ir tātad pakalpojums, un šeit iespējams, ka pirms ārsta vizītes pacientam ir jāpiesakās digitāli, konkrētā vietnē jārezervē šī vizīte. Tas nozīmē, ka tas būtu risinājums, kas ir saistīts ar digitālu produktu, un skolēnu komanda varētu izstrādāt uzlabojumus un ieteikumus, kā tas izskatītos šajā digitālajā risinājumā, ko vajadzētu uzlabot, kāds varētu būt, kāda būtu šī jaunā ideja. Tajā brīdī, kad pacients ierodās pie ārsta, tātad viņš nonāk uzgaidāmajā telpā vai arī pēc tam tālāk ārsta kabinetā, tātad mēs varam šeit modelēt to, kā izskatās uzgaidāmā telpa, kur atrodas reģistratūra ir vai nav, vai ir, kur ārsta kabinetā atrodas ārsta galds, medicīnas māsas galds, kā telpas ir iekārtotas, vai tās ir ērtas gan šiem te medicīnas darbiniekiem, personālam, gan arī klientiem, kas ierodas pie šī ārsta. Pēc tam tālāk iespējams, ja tas ir pediatrs, tad iespējams aktuāli varētu būt kādi
produkti, ko reizē šis te ārsts piedāvā. Nu, piemēram, ja pie pediatra ierodas bērns, kuram kaut kas ļoti, ļoti sāp, tad iespējams ārsts var vērsties pie bērna ar produktu īpaši dizainētiem plāksteriem, kuri noņem sāpes ātrāk. Nu, un tādā veidā, tātad piedāvāt arī kādus produktus. Tātad šis ir tāds mans modelējums šeit, kā lai paskaidrotu to savu ideju. Tātad mums ir iespējams caur pakalpojumu dizainu ar skolēniem strādāt tālāk pie dažādām jaunām idejām, gan vides dizainā, gan digitālo produktu dizainā, gan produktu dizainā, gan arī pakalpojumu dizainā. Un tāpēc, manuprāt, jā, iespējams, ka šis varētu būt veids, kā mēs pirms eksāmeniem vēlreiz kaut ko atkārtojam. Un jā, šeit jūs varat ieraudzīt kādas pakalpojumu dizaineris Heizels Vaits, tādu vēlreiz skaidru sadalījumu formulējumu par lietotāju pieredzes kartes kā rīka izmantojumu 3 veidos, un tie tad arī šeit ir uzrakstīti. Un tas pēdējais ir tātad, lai iztēlotos nākotnes pakalpojumus. Un sadaļā uzlabojumi mēs jau principā modelējam katrā posmā, kādi varētu būt šie te, kādi uzlabojumi nepieciešami un pie iespējām, tad kādi varētu būt šīs te idejas. Nākamajā slaidā es vēlējos aktualizēt, runājot par tieši pakalpojumu dizainu šoreiz, un kontekstā ar to, ka skolēniem reizēm ir ļoti grūti pašiem savus pakalpojumus modelēt, vismaz ar tiem, ar kuriem es esmu strādājusi šo gadu laikā, tādēļ, ka viņi neapjauš līdz galam to, ka šis pakalpojums var tikt modelēts dažādos mērogos, dažādos tuvinājumu līmeņos. Respektīvi, mēs varam modelēt kādu pakalpojumu daļu, kas ir mērāma sekundēs, ja, kā šeit ir pieminēta reģistrēšanās viesnīcā, bet mēs varam arī modelēt pieredzi, kas ir mērāma gados, varbūt gadu desmitos, un šeit tāds piemērs, kas dots arī šajā te manas iepriekš minētajā grāmatā, ir nekustamā īpašuma kredīta pilna iegūšanas un atmaksas pilna pieredze. Tātad arī par šo ar skolēniem mēs varam runāt, lai tajā brīdī, kad viņiem ir jāmodelē savus pakalpojumus, ka tās izvēles var būt dažādas, un tas viņiem var ļaut labāk saprast arī šos te uzdevumus, kā tos īstenot un tā. Un pabeigt es gribētu savu stāstu ar vēl vienu piemēru, kas ir vairāk tātad attiecināms tieši un tikai uz pakalpojumu dizainu, un to, ka skolēniem, kā mēs varam vēl labāk ļaut saprast, ko nozīmē modelēt pakalpojumu dizainu. Es palūkšu nākamo slaidu, kurā ir parādīts pakalpojumu plāns, jeb pakalpojumu rasējums, angliski service blueprint. Un šeit es neesmu visu iztulkojusi no grāmatas šo te vizualizāciju, bet patiesībā te ļoti, ļoti tāda detalizēta un varbūt tāda krietni sarežģītākā veidā parādīts piemērs, ka tajā brīdī, kad mēs modelējam pakalpojumu, mums ir jādomā par to, ko klients pakalpojumā dara. Un tātad mēs varam uzskaitīt šīs te atsevišķās klienta darbības. Mums ir jāpadomā, lai mēs varētu analizēt pēc tam tālāk, ko uzlabot, ko mainīt šajā pakalpojumā. Tad mums ir jādomā par to, kas ir tie fiziskie pierādījumi klienta darbībām, kas varētu fiksēt un mums dot šos datus un informāciju tālākiem uzlabojumiem prototipēšanas posmā. Tad pēc tam nākamais līmenis ir, kur mums ir jāmēģina nošķirt, ir šīs te skatuves darbības, jeb frontstage darbības, kur konkrētais klients miedarbojas ar pakalpojumu sniedzēju, konkrēto pakalpojumu sniedzēju, tātad šo te darbinieku, un tās ir tās, miedarbības punkti, saskares punkti, kas var būt gan fiziski, gan digitāli.
Un pēc tam nākamais jau dziļākais līmenis ir, kas klientiem parasti nav redzams, bet kas ir ļoti būtisks tajā brīdī, konkrētajā uzņēmumā, organizācijā, ka klientam neredzamās darbības arī var veikt citi uzņēmuma darbinieki, un tās tad būs aizkulišu, jeb aizskatuves, jeb backstage darbības. Un šeit var būt dažādi varianti. Tātad gan saskarsmes punkti, miedarbība starp skatuves un aizskatuves darbību veicējiem, gan arī, tātad miedarbība iespējams notiek kādā brīdī, pakalpojumu sniedzējam, kas ar klientu, kaut kādā, piemēram, digitālā formātā. Un pēdējais tas līmenis un visdziļākais līmenis ir pakalpojumā šie te atbalsta procesi, kas nozīmē to, ka iespējams arī pašā uzņēmumā ir vēl darbinieki, kas sniedz šīs te atbalsta funkcijas, vai arī šie atbalsta procesi tiek organizēti kā ārpakalpojums. Nākamajos 2 slaidos īpaši nepakavējoties, šis te mans skaidrojums ir tulkots no grāmatas un ir izskaidrots detalizētāk, bet es pieļauju, ka tātad jūs gan ierakstā šo te varēsiet visu klausīties, skatīties, apstādināt un izlasīt un izmantot arī mācību procesā, ja uzskatīsiet to par liederīgu arī saviem skolēniem. Bet jāsaka tā, ka optimālā līmeņa programmas paraugā šie te jēdzieni frontstage, backstage ir minēti, un, manuprāt, ir būtiski šo te arī, par šo te ar skolēniem vēl akcentēt, un jāsaka tā, ka tagad 12. šī gada 11. klasē un arī tagad atkārtojumā pirms dalības Antas minētajā hakatonā mēs to pārnājam arī ar 12. klases skolēniem tieši šo te šo te pakalpojumu modelēšanas principu, kad ir šie te skatuves darbības un ir aizskatuves darbības, un jāsaka tā, ka šogad skolēni izpratne jau gan obligātajā pārbaudas darbā, gan arī iespējams hakatona rezultāti liecina, kad izpratne skolēniem ir bijusi daudz labāka, iespējams izmantojot šos te skaidrojumus, ar kuriem es arī ar jums dalos. Un te ir tāds vienkāršot schēma, kur skolēni tad var gan modelēt savus pakalpojumus, izmantojot šo te schēmu, gan arī neesmu vēl pati ģenerējusi pilnā apjomā uzdevumu, bet plānoju to kaut kad izdarīt, un gan jau, ka kādā citā formātā ar jums arī dalīšos ar šiem uzdevumiem. Ir iespējams tātad ģenerēt lietotāju pieredzes stāstu, kur skolēniem strādājot ar tekstu, arī vajadzētu, tātad tekstā atrast šo te informāciju un to spēt izpētes lietotāju pieredzes kartē visu arī šādā te veidā un arī šajā te pakalpojumu plānā rasējumā sarakstīt. Lūk, tātad es ceru, ka jums šis kaut nedaudz noderēs gan iedvesmai, gan arī iespējams, lai papildinātu savu stundu norises, lai arī saviem skolēniem jūs varētu varbūt vēl precīzāk un skaidrāk skaidrot par pakalpojumu dizainu. Paldies jums par uzmanību. Paldies, Evija. Es vēl gribu piebilst pēc pagājušā gada eksāmenu labošanas pieredzes akcentēt šo te jautājumu par materiāliem, kad mums katram materiāla grupai ir apakšā tātad konkrēti materiāli, jo skolēns iet to vieglāko ceļu, ieraksta tekstils, ieraksta metāls, bet nenosauc, kas konkrēti un kāpēc konkrēti. Un otra lieta, par ko es arī gribētu akcentēt, tas ir par skicēm. Pēc pagājušā gada labojot darbus, ko mēs ievērojam, ka mēs aicinam skolēnus zīmēt šīs te izvērstās skices, jo apjoms un laukums, kurā zīmēt, ir pietiekams, lai mēs varētu to ideju, ko viņi eksāmenā
mēģina izstāstīt ar savu stāstu, arī nolasīt un saprast. Tas ir no manas puses piebilde, un arī tie, kas varbūt nedzirdēja, novembrī bija seminārs, kad mēs analizējam pagājušā gada eksāmena darbu, kur arī aicinu noskatīties, paklausīties uz tām lietām, uz ko mēs norādījām tad seminārā. Bet arī šis seminārs strauji tuvojas izskaņai, un arī reģistrējoties semināram, es saņēmu no jums jautājumus. Un tad tie jautājumi, kas bija saņemti, mēģināšu atbildēt, un viens no jautājumiem bija aktuāls par to, kad valstiski notiek zinātniski pētniecisko darbu konkursi, bet kur tad paliek projekta darbs. Un pagājušajā nedēļā man bija saruna Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pasniedzējiem, un pasniedzēji ļoti laipni aicināja vidusskolēnus ar šiem te izstrādātajiem projekta darbiem piedalīties projektu darbu konkursā. Pieteikšanās termiņš, protams, ir 20. aprīlis, darba aizstāvēšana notiek maija sākumā. Darba aizstāvēšanas valoda ir latviešu valoda, angļu valoda un vācu valoda, jo zinot, kad mums ir skolēni, kuriem varbūt ikdienā vieglāk ir izteikties angļu vai vācu valoda, arī šāda iespēja ir dota. Un tad aicinu iepazīties un labākos darbus, ja jums ir skolēnu darbi ir un redzat, kad ir vērts padalīties ar viņu ieguldīto darbu un veikt to pētniecisko daļu un dizaina risinājumu, tad aicinu piedalīties šī te konkursā. Tālāk bija jautājums par tātad informācija par konferenci. Un nākošais jautājums, tad otrais bija par to, ko darīt, ja vidusskolas padziļinātāja kursā ir 270 stundas, bet dažādu iemeslu dēļ, tad mēs neīstenojam mācību programmu. Uz ko es gribu vērst uzmanību, ka 12. klasē mācību gads beidzās tikai 19. jūnijā, un arī jūs visi mācību gada sākumā izveidojat pārbaudes darbu grafiku, kurā jūs plānojāt savu darbu, iesniedzāt saskaņošanai ar skolas administrāciju, un tad šādā situācijā noteikti ir saruna ar skolas administrācijas pārstāvi par radušo situāciju, lai viņu atrisinātu. Un jebkurā gadījumā tātad 12. klases skolēniem ir iespēja turpināt mācību procesu. Esmu pati šādā situācijā bijusi, un mēs esam beiguši īsi pirms certifikātu saņemšanas, kāda konkrēti projekta darba izstrādi vai arī dažādu iemeslu dēļ, ja skolēns nav līdz 31. maijam iespējams nokārtot mācību priekšmetu, esam strādājuši papildus. Tad bija jautājums par platību un telpām. Atkal un atkal ir aktualizējies. Tātad šī gadījumā aicinu vērsties, izpētīt šos te ministru kabineta noteikumus numur 610, kur konkrēti norādīts, kāda ir telpu platība gan datorikas kabinetā, gan dizains un tehnoloģiju kabinetā, konkrēti darbnīcās. Un arī ir veselības inspekcijas ziņojums par gaisa kvalitāti, arī kuru veselības inspekcija norāda šo te telpu platību. Jo arī šī gadījumā ir saruna ar skolas administrāciju par šī te kabineta kapacitāti, par to, vai ir iespējams ielikt šos te darbgaldus vai nav. Tad arī šeit pirmais ir saruna ar skolas administrāciju vai tad savā pašvaldībā, un tikai tad mēs tālāk meklējam palīdzību, ja mēs redzam, ka saruna mums nav izdevusies. Tad nākošais jautājums, kas man bija ienācis vēl, varbūt ne tik ļoti attiecās uz vidusskolas kursu, bet konkrēti par šo te kursu 3D modelēšanu, bet arī jūs redzējāt sākumā, kad arī 3D modelēšanu mēs turpinam mācīt arī vidusskolas posmam, tad tas iespēja, ko es šobrīd redzēju bez maksas valstiski, tas ir Startēji digitālais kurs, kur var noskatīties, jo šī gadījumā kolēģis arī jautāja, kad viņš ir gājis apmācību, bet viņš nav izpratis īsti šo te mācību procesu. Varbūt šī ir tā reize, kad jūs varat arī izmantot šādu kursu, bet uz priekšu par šādu kursu piedāvājumu noteikti arī, ja man pienāks informācija, es noteikti jums informēšu.
Tad jautājums nākamais, ko es vēl saņēmu par aptauju. Jā. Tātad mācību gada sākumā es aicināju jūs piedalīties aptaujā. Protams, šis skaitlis pret kopējo skolotāju skaitu ir ļoti maz respondentu, jo mēs esam kopā gandrīz 4000 dizaina tehnoloģijas skolotāji, bet tad, kad es izanalizēju pa pozīcijām, man arī radās atbilde uz jautājumu konkrēti, kāpēc es nesasniedzu visus skolotājus vai kādā veidā es to varētu sasniegt. Bet tas, kas man ir svarīgi, lai šo te sarunu varētu ievirzīt, jo saruna bija par to, ka mums ir nepieciešami metodiskie materiāli, gan pamatizglītības posmā, gan arī vidusskolas posmā, tagad konkrēti optimālā kursa, tātad metodisko materiālu izstrāde. Un tad kādi tad bija rezultāti, tā kā šis akcents ir vairāk uz vidusskolas posmu, tad konkrēti novērtējot vidusskolas posmu, tad tas pret kopējo skolotāju skaitu vidusskolas posma atbildes bija vislielākai apjoma ziņā, tad sasniegušas augstākos rādītājus, un tad tas ir reāli piedalījušies apmēram 35% no kopējo respondentu skaita, kas māca šo kursu, bet to, ko jūs arī redzēt, kad respondenti norādīja, ka šis kurs ir jāpārskata, un arī aprīļa sākumā esmu saņēmusi pozitīvu atbildi, ka šo materiālu izstrāde notiks. Šobrīd notiek iepirkuma sagatavošana, tālāk tiks izsludināts iepirkums iestādēm, kuras izstrādās metodiskos materiālus, un tad metodiskais materiāls tiks izstrādāts gan 1.9 pamatizglītības posmā, gan arī vidusskolas posma optimālajam kursam. Atbilde par padziļināto kursu, jo jūs zinat, kad arī oktobrī notika šīs te sarunas par padziļināto kursu, tad padziļinātā kursa fokus grupu sarunu ietvarā ir izstrādāts arī tāpat šis te lūgums izstrādāt metodiskos materiālus skolotājiem, lai šo te kursu varētu īstenot. Pagaidām šis jautājums nav saņēmis akceptu, bet viņš atkal tiks aktualizēts. Un tātad noslēgumā, man liekas, jā, un par profesionālo pilnveidi. Tad ir iespēja arī jums sekot līdzi informācijai. Startēja tīmā aizlapā ir izveidots jauns kurs tehnoloģiju skolotāju skola, kur šobrīd vēl mācību process pirmajiem respondentiem notiek, un arī jūnijā, kad mums būs seminārs par labās prakses piemēriem, aicināšu šī materiāla izstrādātāju, tad arī mums vairāk pārējiem paskaidrot, bet tas, kas attiecās uz mūsu mācību priekšmetu, tas ir digitālā dizaina kurs, kur skolotāji bez maksas varēs veikt šo te profesionālo pilnveidi. Un noslēgumam vēl viens slaids, kas ir tātad nākamajā nedēļā, tad ir iespēja jums visiem piedalīties digitālajā pēcpusdienā, kur valsts metodiķe datorikā stāstīs par Google Rīka mācību procesā izmantošanu, tad pieteikšanās ir šeit redzama, un arī kāds no jums jau noteikti ir pieteicies, tad aicinu piedalīties mācībās, sekot līdzi, un, protams, paldies par sadarbību, par izturību, un lai mums visiem un mūsu skolēniem būtu labi rezultāti eksāmenos. Paldies un tiekamies citos semināros!